coolest and krūtest radio show in Latvijā. Coolest FM. Mēs tik ilgi vilkām, ka pievilkām arī līdz ēteru viļņiem. Jā, mums šarmantā, un es gribētu teikt tāda forši ekspresīvā dziedātāja Juliāna ciemos. Čau! Labrīt! Prieks tiešām tevi redzēt. Ziemas bargumā, ziemas salā mēs jau te esam dažādas idejas ieskicējuši, gan ko vajag, gan ko nevajag darīt pēc intervijas. Bet nu tad jau mēs to visu redzēsim, vainagojamies panākumos, cerams. Varbūt kādā vizuālī, varbūt kādā video materiālā, bet līdz tam mums vēl ir jātiek un daudz darāmā. Un Juliāna, tu šobrīd spīdi un mirdzi un parādies puišu ielokā, man gribētos teikt, dažādos duetos. Stāsti, kā tev vispār iet, un tā kā tu viesojies pirmoreiz šeit radio studijā, kā vispār tavs ceļš līdz mūzikai ir atvedis? Mīļš, paldies pirmkārt par to, ka jūs mani uzņemat šorīt šeit Kuldīgā. Starp citu, šī ir mana tēta puse, tā kā ir prieks atgriezties jebkurā gadījumā šeit gan uz radio, gan neradio. Bet jā, mans muzikālais ceļš jau kopš bērna kājas bijis aktuāls piespiedu un nepiespiedu veidā. Rakstīt mūziku vienmēr ir paticis, un es vienkārši priecājos, ka tas ir nonācis līdz šim, kas var ar to dalīties ar pilnu sirdi, un man ir tik daudz ko teikt un daudz ko rādīt, un gribas visu spēlēt, un jā, būs ļoti daudz mūzikas šogad no manis, tas ir skaidrs. Tad ir jau uzkrājums, jau ir izveidojies. Jā, pamatīgi. Pagājušais gads ir bijis tas ļoti emocionāls, un arī būtībā es teiktu, tas vecums no 19 līdz šim 23 ir bijis tāds ļoti, tās visas pirmās lielās pieredzes ir bijušas kaut kas tāds, par ko gribās dalīties. Un gribās, jo man pašai patīk mūzika, kas iedvesmo un ar kur es jūtos saprasta savā ziņā. Vai tā var būt ļoti ekspresīva emocija, tā var būt bēdīga emocija, tā var būt domīga, tā var būt mīlestība, tas var būt jebkas, bet kas tā kā tu klausies, tu saproti, par ko šis ir, un es tā jūtos. Un tas ir mans mērķis, vienkārši radīt mūziku, kas ir ar tādu nosliec un novirzi. Par iedvesmu un gala rezultātu, kāds tev patīk, ir skaidrs. Un mums arī šeit Kurzemē ļoti patīk tas gala rezultāts, kāds tev sanāk. Bet kas ir tas brīdis, kurā tu saproti, ir jāpiefiksē tā ideja, ir kaut kāda tā emocija, vai tev ir tā, ka piezīme blociņš vai telefons vai kaut kāda voice memos uzreiz raksti iekšā, vai tu ļauj, varbūt nosēsties tai domai un tad studijā apkopot, kā tev kurā brīdī tu pieņem lēmumu, šis ir jāpiefiksē un šis varbūt jāpiedzīvo un jāpalaiž vaļā. Tas ir spontāni. Īstenībā, kāds iet cauri maniem tiem balss ierakstiem telefonā, tas būtu pilnīgs ārprāts, jo dažbrīd ir tā, ka tu ej pa ielu un tev liekas tā ģeniālākā doma vispār, kāda man ir bijusi. Un tu viņu iedziedi kaut kā, nezinu, un tev vēl nav vārdi, tev nekas nav, un tu mēģini kaut kā visas partijas izdziedāt, tad tu klausies to pēc mēneša, kuras nosaukums droši vien ir Māris Dīķis 523. Tas ir tavs ierastais aplīts. Un tad tu klausies Māris Dīķis 523, kur ir kaut kāds pilnīgs kosmos, un tu mēģini izzīlēt, kas bija tā sajūta. Tāpēc es mēģinu visu maksimāli, cik vien var uzreiz, tā kā cik man ir skaidri zināms, izlikt jau kaut kādā, nezinu, vai skriet uz studiju pa taisno, kas man ir blakus mājām, paldies Dievam, tas ir arī tāda liela svētība, vai es nezinu, būt ļoti skaidrai savās domās par to, kas tas ir, kas man skan galvā. Un pats labākais, ka pēc tam visus šos te balss ierakstus varēs izmantot. Kas zina, salipinot kopā, kas par šedevru izveidosies? Tieši tā, un dažbrīd ir tā, ka tās idejas, kas varbūt šobrīd nešķiet gana labas, pēc pusgada vai pēc 2 liksies ģeniāls, un tāpat arī bija ar šo dziesmu, ar kuru es esmu atnākusi jums prezentēt. Time of My Life ir bijusi dziesma, kas bišķi pastāvēja arhīvos, un tad viņa atradīs to brīdi, kad viņai bija moments piedzimt. Kas bija tad? Tu saprati, ka vēl nav gana, un kāpēc tieši tagad? Nezinu, viņa bija tāda. Es sapratu, ka tas nav viņas potenciāls. Tas nav tas līdz galam, kas viņa var būt. Tāpat kā mēs kā cilvēki. Ja mums liekas, ka šis ir tagad es esmu izveidojies par īsti labu cilvēku, tagad esmu īstais, tad tu zini, ok, es esmu ļoti tādā spēcīgā posmā šobrīd dzīvē, bet ar to dziesmu nebija tā, ka viņa ir slikta, viņā ir potenciāls, jo
piedziedājums iet uz riņķi, un tu nevari beigt viņu dziedāt, bet vai tas ir bijis tas pietiekamais moments? Nē, tur vienmēr var vairāk. Un tad es viņu izvilku Tallinā ar savu sadarbības partneri Arti, jo mums nebija iedvesmas nekam citam, un bija tāds, man ir kaut kas šāds, un tad viņš saka, varbūt pamēģinām šādi. Es saku, nē, pamēģinām šādi. Un tad, kamēr mēs paspēlējāmies ridējām, sapratām, ka roks varētu būt īstais. Bet tu arī vēl žonglē un spēlējies ar tiem muzikālajiem žanriem, vai ne? Pamatīgi. Jo tev sākums ir mazliet citāds, un tad tu atkal duetosai dažādos. Šo duetu ar Vēstnieku, piemēram, nenosauks par roku, galīgi ne citu. Ne tuvu. Un tev tāds dažāds debijas, un tu arī pati teici, posms no 19 līdz šim mirklim ir ar dažādiem jaunumiem un piedzīvotām emocijām pirmo reizi. Ar ko tu vēlētos padalīties ar mums? Tādas tavas spilgtākās debijas līdz šim? Šobrīd pavisam noteikti es pievēršu uzmanību sev vairāk, jo es ļoti esmu pateicīga par tiem cilvēkiem, kas man ir bijuši apkārt, kas man ir veidojuši. Un gan Spānijā ar elektronisko mūziku, arī Amsterdamā ar elektronisko mūziku, tad arī viss tā džēza vide, kurā esmu bijusi ļoti ilgu laiku, klasiskā mūzika. Un tad arī parādījās R&B lielāks, tas vilnis, kurā es varēju darbnīcā bieži spēlēt un iepazīstināt publiku, ka tā ir tā mūzika, kas skan par radio, un jūs viņu visi zinat, bet jūs vēl nezināt, kas tas īsti ir. Un man liekas, ka vislabākais ir tas, ka tu vari spēlēties, un arī uzstāšanās ar Finči šobrīd man ir ļoti liela svētība, un es tik daudz ko iemācos, un piedzīvoju un strādāju pie mūzikas, kur es pat nezināju, ka es kādā brīdī veidošu, bet man liekas, ka būt ar atvērtām acīm un ausīm un nāsīm un muti vaļā visu laiku ir vislabākais, ko tu vari darīt. Nu, tā tāda ļoti atvērta un nebaidies no eksperimentiem. Tu jau tā kādas 3 žanrus minēji, un tālāk ar Finči var ielikt arī hip-hop pasaulē. Jā. Ar Vēstnieku vēl tādā, es nezinu, alternatīvajā vairāk žanrā. Kur tu šīs sadarbības esi atradus? Kā iepazinusies ar šiem puišiem? Viņi man atrod. Viņi tev atrod? Viņi man atrod. Es vienkārši esmu. Man šķiet, ka tā ir tā vislabākā atziņa, kas man šobrīd, manā jaunības maksimālismā ir piemeklējusi. Ir tas, ka, ja tu vienkārši, neskatoties to, vai tev ir šobrīd panākumi, nav panākumi, ir nauda, nav naudas. Bet, ja tu vienkārši dari savu lietu, tu esi tādā tonusā, tu esi fokusā, es gribu darīt šo lietu. Un, ja tu viņu darīsi, un tu viņu darīsi labi, tad vienā brīdī tev piemeklēs tie paši cilvēki un arī tā enerģija. Viņai ir jāsalīmēs kopā, un tas, kādi mēs esam, arī spoguļojas tajos, ar ko mēs darām lietas kopā. Un tāpēc tādā ziņā Vēstnieks ir labā vairotājs, un tāpēc es pieļauju, ka arī to es spoguļoju gan viņā, gan viņš manī, un arī Helvijs. Viņš ir ļoti, ļoti spoguļojošs cilvēks, kurš tikai staro enerģiju, ļoti daudz enerģijas, labas enerģijas, un es to paņemu, un man gribās uzreiz kaut ko veidot, darīt, un man šķiet, ka ja mēs visi tā varam, tad mēs būsim vienkārši visi forši cilvēki. Es to novēlu katram, lai piepildās. Un tu esi nonākusi arī līdz saviem solo gabaliem. Protams, tu minēji, ka Artis strādāja kopā ar tevi, un jūs tur Tallinā visādi mēģinājāt eksperimentēt. Nu, tādi 3 atslēgas cilvēki šobrīd parādās. Gan Helvijs, gan Rudolfs, gan Artis. Ko no katra tu esi paņēmusi? Nu, viņi katri tomēr ir diezgan atšķirīgi. Kas palīdz veidot tevi un tavā muzikālajā pasaulē varbūt ieviest tādus jaunumus? Nu, Rudolfs bija pirmais, kurš mani vispār uzrunāja, ka man ir jāieskāpj ārā no mājas un jādodas kaut kur dziedāt. Tas ir labs sākums vispār izvēlēt. Jā, jo kaut kā man tā klasiskā vide bija, es nezinu, man šķiet, ka man jābūt ideālai, ka man jābūt perfektai, bet viņš nekad nav bijis par to, un tas ir vislabākais. Kad, jo autentiskāks tu būsi tajā brīdī, jo labāk, un par to esmu pateicīga. Viņš man vilka uz džemiem, lika spēlēt, no kā arī izrita visas nākamās manas mīļākās draudzības. Un viņš man vienkārši ir iemācījis to, ka nevienmēr maksimālisms ir tas, uz ko vajag iet. Strādāt to, kas tev šobrīd ir. Un savukārt Helvijs vienkārši iemācījis to, ka būt darbīgam un būt labam cilvēkam. Vienkārši tas iet roku rokā. Kad panākumi nākas gan ar labu sirdi, gan ar ļoti daudz darba un ar enerģiju, un arī būt atvērtam pret
pret rezultātu. Tu nekad nezini. Tu esi iedomājies varbūt vienu, bet tas aizvedīs līdz kaut kam pilnīgi citam un vienkārši būt atvērtam, ka ir pastāv iespējamība, ka būs citādāk. Un savukārt Artis man ir vienkārši muzikālais dvēseles radinieks, par kuru jebkurš mūziķis sapņo, ka tev būs kāds, kurš tevi sapratīs tā kā no pusvārda. Un ka nav moments, kurā es kaunos no idejas vai viņš kaunās no idejas. Un ir vienkārši tāda žonglēšana un nonākuši līdz tam, ka jā, varbūt mums ir stiprās puses tur R&B vai house mūzika, bet tajā pašā laikā mēs varam arī veidot to, kas piestāv mūzikai šobrīd, ko tā dziesma prasa pati no sevis. Ja viņa prasa būt tāda, tad viņa būs tāda. Un mums patīk sintezatori, mums patīk ģitāras, mums patīk jebkādi instrumenti. Es pat sitāru vienā dziesmā esmu iespēlējis. Nu, tur ir pilnīgs kosmos. Man ļoti patīk. Bet vienojušais elements ir tas, ka visi trīs un vēl cilvēki, kas man ir tik daudz ko devuši, es varētu par saviem bijākiem cilvēkiem daudz runāt. Viņi visi ir tādi tiešām meistari improvizācijā pa dzīvi. Un tāda esi tu, kas iedvesmo pārējos improvizēt, jo, manuprāt, arī tavs tas skatuves tēls ir tik atvērts un tik tāds, ka tu uz kustību un arī dod enerģiju un nebaidies to paust un esi tāda, kā tu esi, gan savā stilā, gan skatuves izskatā. Burvīgi un arī dziesmās, ko tu saki, un tā kā minēji, ka tev ir svarīgi paust to, kas ir tevī, kas nāk no tās sirds, un arī dziesma Time of My Life. Tūlīt mēs arī atskaņosim klausītājiem, vai ir kāds vēstījums, ko ar šo singlu vēlēs nodot? Tas bija tāds grūts moments pagājušās gada ziemā, kad es sapratu, ka man apkārt nav īstie cilvēki, viņi nav ar tiem īstajiem labajiem nodomiem. Un tas ir traki, tas ir vēl trakāk nekā, es nezinu, salauzta sirds, nezinu, no mīlestības romāna kaut kā. Tas ir tiešām trakāk, ka tev visa tā ilūzija par tavu pasauli, par tavu it kā izvēlēto ģimeni vienkārši salūst. Jo, ja tas mīlošais ir viens tas partners, bet tā ir vesela grupa ar cilvēkiem, jā, kuri tev... un kuri ir, tie nosaka, kāds tu esi un kāda ir tava ikdiena. Un tad pienāk moments, kurā tu vairs nesaproti, kas ir kas, un tev gribās aizmirsties, tev gribās, tur viss man ir pilnīgi, es neteikšu kā. Vienalga. Jā, pilnīgi vienalga. Un tu meklē tos visus veidus, kā tu vari aizmirsties, visus veidus, kā tu vari sakārtot galvu, bet beigās jau, ja tu nenonāks pie tās saknes, pie tās, no kā vispār šī problēma ir radusies, tad nekas arī nemainīsies. Un tāpēc šī dziesma ir vienkārši domāta tiem, kas grib aizmirsties, kuri vai arī tieši negrib aizmirsties, kuri grib sajust kaut ko. Un arī, pieņemsim, ir pirmdiena, viss grib, lai šis ir galā. Tad šī dziesma ir priekš jums. Viens, ko tu mati vaļā, tur brauc mašīnā, ausis plīvo, vējā brīvi un maudz dzīvē. Ļoti labi. Pilnīgs rock'n'rolls. Pirmdienas himna. Tas viss par cilvēcību. Viss šodienas stāsta, vai ne? Gan sadarbības, gan nonākšana mūzikas industrijā un arī dziesmas vēstījumus tālāk. Tu minēji, ka būs daudz jaunumu šajā gadā. Kas ir plānā? Kas ir tas nākamais punkts, uz ko tu tiecies? Mēs ar Arti gribam, es domāju, ka tā nav nekāds noslēpums, ka mums ir albums sakomplektēts, kurš tiek slīpēts, un droši vien, ka līdz gada beigām jūs noteikti viņu arī dabūsiet. Bet līdz tam vēl mēs nonāksim, jo būs arī singli, būs dziesmas, un nevajag arī domāt un padoties uz to, ka vienīgais žanrs būs roks, tā vispār nebūs. Tas būs ļoti krāsains piedzīvojums, gan vizuāli, gan arī muzikāli un viss cauri vienkārši. Es nespēju sagaidīt. Man gribās vienkārši bišķi sakustināt. Man gribas kaut ko pakustināt, un tāpēc esmu gatava bišķi pakustināt. Tu jau esi iekustinājusi mūs visus. Tik prātīgi ar to ledus kustināšanu, ja pēc tam. Tur tu esi vainīga. Pamet labākās idejas. Kā vienmēr. Juliāna, te ciemos pie mums Kurzemes radio, un to līdz klausīsimies jaunāko veikumu kopā ar Arti. Mēs te Artu uzvārdu visādi izspēlējām. Pasaku godīgi, izrunā tu pirmā. Kā viņam uzvārds? Boris, jā? Jā, ar O. Jā. Nezinu, ir visādas variācijas. Mums bija ar O arī variācijas. Jūs neesat ne pirmie, ne pēdējie noteikti. Tāpēc mēs vienkārši Artim sūtam siltas sveicienus. Es ceru, ka viņš mūs dzird šobrīd. Ja
Ja nē, tiksimies koncertos. Biezu ledu, visticamāk. Jā, pārlocam to Viņš mums ir uzvārdu tāds vispār pareizi. ledlauzs. Nu, tad gaidīsim arī Arti ciemos. Bet noslēgumā, pirms klausāmies jaunumu, mēs klausītājiem uzdevām par aizvadīto nedēļu. Tomēr muzikāli liela lieta, gan Grammy pasniegt. Es nezinu, vai jau skatījies un ievēroji, bet no Supernovai arī bija jāsako līdzi. Kādas tavas sajūtas? Vai ir, nu, zin kā, es saprotu, ka visi mūzikā ir draugi. Un tev negribas vienu izcelt, otru mazliet kaut kur atstāt ēnā, bet, nu, būsim godīgi, kāds favorīts jau ir. Nē, nu skaidrs, ka esmu priecīga, ka, nu, vispār šitajā nedēļā būs, nu, diezgan spēcīgi. Man šķiet, tur ir tik daudz vārdi un tik daudz, es pat nezinu, ko sagaidīt, ja tā godīgi. Bet, protams, ka ir apspriests viss kaut kas un visi, man liekas, ir vienkārši priecīgi. Nu, vispār katru gadu visi ir priecīgi, vienkārši, ka viņiem ir iespēja parādīties un es domāju, ka es vienkārši sūtu bučus visiem vispār, bet, nu, protams, Rudolfam Vēstniekam, lai viņam viss izdodās, jo tas ir diezgan viņam, man liekas, ka liels tāds solis arī, un tāpēc arī Elīzai Leksdiņai, es zinu, ka viņa arī ir nedaudz patīkami satraukta par to, kas tur būs, kas nebūs, un Krisi un visiem pārējiem, kurus es varbūt šobrīd es nevaru nosaukt, bet jūs man visi esat mīļi un man ir prieks. Un man bija arī prieks arī par šo pagājušo tiešraidi. Kaut kā jau nospīdēja riktīgi labi. Tas priekšnesums, vai ne? Priekšnesums vienkārši ģeniāli forši. Un es domāju, ka tas arī ir forši, ka ir tāda priekšnesuma un uzreiz ir tā latiņa aug un mēs visi gribam labāk. Un es tajā brīdī kafiju taisīju. Nu, tā. Adelīna vēl slavēja viņu priekšnesumu, un es sapratu, ka es tikai dzirdēju dziesmas. Es aizpēltu. Ko tu runā? Tāpēc, jā, es iesaku noskatīties vispār, bet visi ir maleči, un tas ir vispār liela spriedze. Tā kā pat no savas pieredzes var teikt, ka tā ir milzīga spriedze. Un kas tu tur zina kā 3 minūtes, bet tā, nu, tas viss, tas ir citādāk. Tu uzkāpsi skatus, tad tu tikai saproti, ko tu esi izdarījis. Un tas ir fināls, tās 3 minūtes. Jā. Cik 3 minūšu nav pirms tam, vai ne? Un cik, kurš gatavojas tām 3 minūtēm, un cik darba, cik daudz cilvēku, cik daudz naudas, nu, vienkārši ārprāts. Un vēl tie cilvēki, kas priekšā tev sēž un skatās uz tevi, kā tu dziedi, tu saproti, tā ir tikai maza saujiņa, kas skatās. Pat nevar arī, tāpat kā es prasīju jūsu kolēģiem, cik vispār cilvēku ikdienā patērē šo radio. Un it kā, kad nosauc to skaitli aptuveno, jo neviens jau nezina precīzi, liekas tāds, nu jā, bet ja mēs visus saliktu vienā telpā, Tāda telpa nav. Tāds telpas jau nemaz nav, tas būtu Mums ģeniāls tusiņš īstenībā festivāls. Vispār Kurzemes radio festivāls, ko jūs sakat par šo? Mēs esam pār. Tu piedalies, jā? Jā, tu piedalies. Es esmu automātiski. Lainapā pirmais mākslinieks ir iekšā. Aiziet. Labi, Juliāna, paldies tev. Gaidīsim vēl singlus, albumus, koncerts, duetus, Paldies. lai viss izdodas. Jūs esat superīgi, jums ir tik forša enerģija. Paldies klausītājiem, ka jūs klausāties šos te burvīgos cilvēkus. Vajag daudz laba. Forši. Paldies un tiekamies, lai skan Time of My Life.